Ok. Nu, ko bliežam? Bliežam. Šodien tad ņemam redoksu. Jā, saglabājam. Nav, beidzot. Beidzot kaut kas jautrs. Kas man arī patīk. Tātad, reducēšanās. Ok. Tātad, oksidēšanās, reducēšanās reakcijas. Īsti mēs esam sastapuši diezgan sen, kopš 8. klases. Visi binārie savienojumi mūsu dzīvē bija redoks reakcijas. Kāpēc? Redoks reakcija sākās ar to, ka mums ir kaut kādi divi elementi, kas savienojas kopā un maina savas oksidēšanas pakāpes, pareizi. Un kad tie maina savas oksidēšanas pakāpes, tad arī notiek redoks reakcija. Toties 2, 3, 2, rekur visvienkāršākā reakcija, un visbiežāk uz šī pamata skolotāja mēģina iemācīt jums redoks. Jā, toties pastāstā, vot šeit bija dzels. Tas bija vientuļs, līdz ar to tam bija nulīte. Šeit bija chlorīšs, tas bija vientuļš, un tam arī bija nulīte. Un tad viņi savienojās kopā. Šeit parādījās chlorīns ar +3, un šeit parādījās chlorīns ar -1, pareizi? Ok, nu vot, dzels un chlors. Chloram ir lielāka elektronegativitāte, līdz ar to viņš nozog tos elektronus no dzels, līdz ar to tur notiek viss tā apmaiņa. Nu, ok. Tātad, ko tas mums īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs pierakstam, ka bija dzels ar 0. Kaut kas notika ar elektroniem. Labi, kaut kas. Ok. Kaut kas notika ar elektroniem un veidojās dzels +3, pareizi? Loģiski. Tātad atceramies, ka pats elektrons ir negatīva daļiņa. Ja? Ar negatīvu lādiņu. Un līdz ar to mēs sākam domāt par to, kas ar tiem elektroniem jānotiek. Mēs šeit elektronus atņemsim. -3 elektronu. Kāpēc? Jo no matemātikas viedokļa, ja mēs runājam, tad mums ir 0 -3, pareizi? Loģiski. Tāpēc, ka elektroni paši par sevi ir negatīvi lādēti. Līdz ar to mums arī sanāk tas lādiņš +3. Good. Tas pats mums notiek ar chloru. Tā kā chlors dzīvo pārī. Nu, es atklāšu lielu noslēpumu. Ja es pareizi atceros, tad šitajā parauga eksāmenā pagājušajā gadā bija varēja rakstīt gan chlors 2, gan chlors bez divnieka apakšā. Bet tā kā universitāte jums aizliegs to darīt, līdz ar to mācāmies uzreiz kā cilvēki. Tātad atkal kaut kāds brīnums notiek ar elektroniem, un rezultātā rodās 2 chlors mīnus. Pareizi. Nu, ja šeit ir 2 chlori, tad šeit arī jābūt 2 chlori. Good. Ko tas nozīmē? Nozīmē tas nākošo, ka ja mums šeit parādās mīnus, tad elektronus ir jāpieskaita klāt. Tā kā vienam chloram jāpieskaita 1 elektrons, 2 chloriem jāpieskaita, ak, Dievs, 2 elektroni. Loģiski. Ok. Tātad, kur ir mana tabuliņa? Kur tā ir? Ok. Tā kā jums to visu smuki var noformēt kladē, lai es to varētu smuki izdarīt, man vajag tabuliņu. Ok. Ja mēs runājam par procesu, kad tiek atņemti 3 elektroni, kā mēs to sauksim?
Oksidēšanās process, jā. Dēšanās. Ok. Kāpēc es rakstu oksidēšanās procesu? Tāpēc, ka viela, kurai notiek oksidēšanās process, ir reducētais. Un vielai, kurai notiek reducēšanās process, ir oksidētais. Līdz ar to es atdalu tos. Tātad oksidēšanās process notiek reducētājam. Jā. Toties skatoties uz vienu un to pašu jonu vai vienu un to pašu vielu, viņai notiek process un pretējs, un pretējs ir vielas loma reakcijā. Toties process, un šo es pierakstīšu kā loma. Ok. Tas pats notiek arī šeit. Pieņemot elektronus, vienmēr tas būs reducēšanās process. Un tad oksidētājs ir loma. Great. Der. Labi. Tālāk. Patērēts. Tātad šeit patērēti ir cik elektroni? 3. Šeit patērēti ir 2. Loģiski. Un tad MKD mums ir cik? Mazākais kopīgais dalāmais. Dalāmais, tāpēc, ka mēs ar to dalam. Ne, mēs to dalam. Ar kādu mēs šodien sakalsēs. Aktīvs. Labi. Un lai dabūtu koeficientus, tātad 6 dalīts ar 3 ir 2, un 6 dalīts ar 2 ir 3. Kas bija koeficienti? To, ko tu... Jā. Toties, idejiski skolotājs skolā mēģina jums iekalt šito mēslu. Nu, tu šito reakciju vari novienādot bez šitā visa. Jā, tu vari viņu novienādot, nu vienkārši paskatoties un 3 sekundēs pateikt, kādi koeficienti. Un līdz ar to skolnieki šito te sāk ienīst. Nu, ģipa, tas ir aplami. Ja viņi neredz jēgu, kā man mācīties, kas ir oksidētais, kas ir reducētais, ja koeficientus es varu salikt, ar rociņām. Jā, davai es pat, tie, kas vēl nesaprat, es labprāt iekrāsošu. Ok. Ir. Un līdz ar to lai novienādotu oksidēšanās, reducēšanās reakcijas pēc elektronu bilances metodes, daru šādi, ja? Ok. Es domāju, ka mums vajag kaut kādu normālu piemēru, kur nevar randomā pašam salikt, ja? Ok, tātad uzreiz paņemsim kaut ko bišķi grūtāku. Paņemsim tā. Davai kālijas chlors O3 plus P veidojas P2O5 plus kālijas chlors. Pa lielam šaujam pulveris. Tikai ar fosforu. Ok.
Kāda ir darbības secība? Pirmais. Noteikt visas oksidēšanas elementiem. Noteikt visas oksidēšanas pakāpes visiem elementiem. Tas ir pirmais. Ok. Visbiežāk grūtības sastāda vielas, kas sastāv no 3 elementiem. Pareizi? Un šeit tā ir kaut kāda 10. klases, 10. klases beigas, 11. klases sākums, atkarībā no tā, cik ātri jūs izņemat programmu. Un tas ir pirmais brīdis, kas jums nodara jūsu zināšanas par oksidēšanas pakāpēm, un ja viņas ir, tad jums paveicās, ja viņas nav, tad nepaveicās. Ok, loģika ir tāda. Kalijs elements, kas atrodas pirmajā grupā, līdz ar to tam ir +1, nekad 0 vai +1. Tā kā tas ir saiknē, 0 viņam nevar būt. Ok, chlors ir pa vidu. Un tam iespējas dabūt kaut kādu citu oksidēšanas pakāpi, jebkuru, ir lielāks. Līdz ar to tas ir X. Un skābeklis tā kā tas ir pēdējais un 99% ar gadījumiem tur būs -2. Un tikai vienā savienojumā tur būs +2. Līdz ar to -2. Kas šeit īsti notiek? Šeit atceramies foršu lietiņu. Molekula skaitās pareiza tad, kad sumārais oksidēšanas pakāpju, kad summa ar visām oksidēšanas pakāpēm ir 0. Pareizi. Tātad mēs zinām, ka mums ir viens kālijs, tas ir +1. Kuram jāpieskaita X, kuram jāpieskaita 3 reiz -2, un kas ir 0? -2, jā. Tas ir neorganiskās ķīmijas likums. Mēs pieņemam, ka šī formula eksistē, tā ir pareiza, neviens mūs nemaldina, un līdz ar to 0. Ok, matemātiski mēs atrodam, ka X ir +5. Toties, ja atrisināt šo vienādību, jūs ļoti ātri sapratīsiet, ka tas ir +5. Ok, tas ir kā to dara matemātiski. Trenējoties, saprotams, jūs to varēsiet darīt galvā. Bet mehāniski, kāda matemātika tur notiek šāda? Ok, līdz ar to it kā pārējās vielas problēmas nekādas nesagādā. Loģiski. Tā kā labi. Atdot. Ok, fosfors atkal. Vientuļš 0. Skābeklim mums ir -2. Fosforam pretējs +5. Pareizi. Toties šeit īsti pa diagonāli 5, 5, 5, 2, 2. Kālijs pirmā grupā. Jā, chlors pēdējais, līdz ar to -. Toties. Varbūt pat būs uzdevums, jums ir dota kaut kāda 5 savienojumi, un jums jāpasaka, kādā secībā oksidēšanas pakāpes vai nu pieaug, vai nu samazinās. Kaut kas tam līdzīgs. Pieņemsim kālija chlorīds, kālijs chlors O, kālijs chlors O2, kālijs chlors O3, kālijs chlors O4. Jums jāpasaka, kādā secībā, jāsavieno, jāsaliek viņi kaut kādā noteiktā secībā. Jautājumi. Tātad, ok, noteicām. Noteikt 2 elementus. Toties. Jums obligāti ir 2 elementi, kas maina savas oksidēšanas pakāpes. Nevar būt, ka viens tikai maina. Ja?
Var gadīties tā, ka jums ir viens un tas pats elements divos dažādos savienojumos ar dažādām pakāpēm. Un pēc tam veido vienu noteikti. Bet vienalga, tas būs, pieņemsim mangāns un mangāns, un jums veidosies tas pāris. Viens atdot, otrs pieņem. Ok, mūsu gadījumā, kā mēs redzam, šeit ir super mega chlors. Tūlīt es nokopēšu tabliņu. YouTube video, labdien! Visticamāk, ka mans. Ok, nu tad... Ok, tātad mēs redzam mūsu chloru. Tātad bija chlors plus 5. Pielika klāt kaut kādu, nu labi, es jau saku priekšā, ne, tā nedrīkst. Šitas ir tas, nu, tāda tēma, ko vienkārši ir bišķi jāpatrenē. Ok, un tad fosfors P bija 0. Jā. Nu, kas mums notiek ar pirmo? Plus 6 elektronu. Kāpēc? Jo elektroni ir negatīvi, pareizi. Līdz ar to plus 5 mīnus 6 ir mīnus 1. Jā, un šeit ir mīnus 5 elektroni, pareizi. Tātad patērēts ir 6, patērēts ir 5, mazākais kopīgais 30. Ja nav cits skaitlis, kas dalīsies gan ar 6, gan ar 5, un tad 30 dalīts ar 6 ir 5. Un šeit 30 dalīts ar 5 ir 6. Jūs man varēsiet piebilst, skolotāji, nu, kāda jēga tur kaut ko reiķināt MKD, meklēt koeficientus, ja vienkārši var likt, nu, pretējs skaitļus, pareizi. Bet prikals ir tāds, ka nevienmēr reizinot savā starpā koeficientus, jūs iegūsiet mazāko kopīgo dalāmo. Tas nozīmē, ka jūs vispirms saliksiet koeficientus 2, 4 vai 6 reizes lielākus, un pēc tam sēdēsiet un dalīsiet katru koeficientu. Jā, nu, pieņemsim, normāli, ja redoks oksidēšanās, redoks reakcijās koeficienti, 10 līdz 15. Skaitļi var būt diezgan lieli. Ja jūs pieņemsiet, nenovienādosiet un nemeklēsiet MKD, jūs varat dabūt 60. Un pēc tam sēdi un skaiti to 60. Vot. Ok. Nu ko, koeficients ieguvām, iekrāsojam, saliekam. Tātad, pirms chlora liekam 5, pirms fosfora 6, šeit liekam 3, fosfors bija zils, šits bija sarkans, šitais bija zils, šits bija sarkans, 5. Bieži vien jauniešiem ir jautājums, skolotāji, kā tā var, ka mums šeit ir 6, šeit ir 3? Ja tā sagadījās, ka molekulā ir 2, tātad, izdalītu to 6 ar 2. Bet skolotāji, kā saprast, kur tos koeficientus jāliek pirms bultiņas vai pēc bultiņas? Atkal, jāskatās pēc situācijas. Problēma ir tāda, ka
Jums vienkārši jāpaskatās. Ja pirms bultiņas jums chlors ir vienīgais, ja, un nav citas molekulas ar chloru, tad jūs uzreiz varat bliest koeficientu šeit. Bet, ja jums nedod Dievs, tur ir kālija chlorāts, kālija chlorīds, kalcija chlorīds, mangāna chlorīds, tad jums ir vairāki chlori. Tad jāpaskatās, kurām tieši mainīsies oksidēšanas pakāpe. Jā. Un tas visbiežāk, pēc manas pieredzes, es 10. klasē aizbraucot uz 2 nedēļām uz Druskininkai sanatoriju, nebija ko darīt, es reiķināju Goldbraiha grāmatu tikai redoks reakcijām. No aptuveni kaut kādi 500 dažādas reakcijas. Jā. Un tad pēc manas maziņās pieredzītes, es saku, ka visticamāk jāskatās pirms bultiņas. Bet tā, esiet vienkārši vērīgi. Ok. Tik tālu skaidrs? Labi. Tagad bliežam pieaugušo reakciju versiju. Kālijs mangāns O4 plus natrijs 2SO3 plus H2SO4 pārvērtīsies par kālijs 2SO4, mangāns SO4 plus natrijs 2SO4 plus H2O. Tā ir tāda pieaugušo cilvēku redoks reakcija. Atkal no manas pieredzes cenšaties sarakstīt redoks reakciju vienā rindā. Sarakstīsiet divās, jums smadzenes nedos normāli uzlikt koeficients. Jā, labāk uzrakstīt sīki, bet vienā rindiņā nekā uzrakstīt it kā 2 daļas ar reakciju. Atkal no manas maziņās pieredzītes es saku, ka, ja jūs gribat tiešām sajaukt, sarakstiet 2 rindās, un jūs noteikti dabūsiet kaut ko greizi. Pišu. Ok. Tātad oksidēšanas pakāpes šeit un šeit jānosaka atkal pēc saskaitīšanas metodas. Jā. Atceramies, ka SO3 un SO4 ir dažādas vielas, un tur būs dažādas sēra oksidēšanas pakāpes. Bet es jums varu garantēt, ka visiem SO4 būs vienāds oksidēšanas pakāpes sēra un skābeklim. Tāties, ja jums ir H2SO4, jūs pirmo reizi noteicāt, ka šeit sēram ir +6 un šeit skābeklim ir -2, es apsolu, ka visās pārējās SO4 būs tas pats. Vēl es uzstādīju Latvijas Universitātes farmacētu rekordu. Es noteicu 18 vielām, kas sastāv no 3-4 elementiem oksidēšanas pakāpēs, man liekas, 6 sekundēs vai 8. Un tas bija Covid laikā, kad mēs rakstījām kontrolu darbu ar čali. Eksāmeni. Tas bija eksāmenis farmacētiem neorganiskajā ķīmijā. Un es uzstādīju rekordu. Skolotāji vispirms domāja, ka tas ir sistēmas niķis, aizgāja pie IT speciālistiem. Viņi pateica, ka nē, serveris tajā brīdī neraustījās.
Jā, kopumā norādot 24 oksidēšanas pakāpes, jā, 6 sekundēs. Tas bija. Vienkārši skolotāja pateica, ka mums jāpasteidzās, tāpēc, ka kontrola darba beigās būs aprēķina uzdevums. Un zinot viņa, ka tur aprēķina uzdevums var būt uz 2 dienām. Divi reizes plus 1. Loģiski. Ļoti. Jā. Ui. Vēl man ļoti patīk, ka uzdevumos vēl veidot šādus te uzdevumus. Prasa nevis katru koeficientu katrai vielai, bet prasa saskaitīt visus koeficientus kopā. Ķipa. Jā, un tu tāds. Ok. Bet nē, mājas darbā es prasīšu katrai vielai savu koeficientu. Nepalīdzēs, ja summa būs vienāda, tad malači. Bum, 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 bum. Nu, ir. Laikam ir. Labi. Es zinu, ka tev laikam jā, vispārējā klusē taču. Tūlīt. Nu, ko Liena gatava? Nē, tas tikai pie tā, kurš maina oksidēšanas pakāpes. Jā, nu jā. Visi taču pārējie sēri nemaina oksidēšanas pakāpes. Oi, nu ko, mani dārgie jaunieši. Tātad, mangāns plus 7, plus 5 elektroni, sanāk mangāns plus 2. Šeit ir sērs plus 4, mīnus 2 elektroni. Sanāk sērs plus 6. Jā, patērēts tiek 5 elektroni, šeit 2, kopīgais 10, šeit 2, tur 5. Un tātad 5 divnieciņu liekam šeit, 5 liekam te. Tātad 2 nevajag, 2 vajag, 5 vajag. Tālāk skaitam visu pārējo sērskābi. Tātad 1, 3, tad 3, un tad 3 H2O. Gatavs? Laikam.
Nu, skaties. Mainās nātrijas 2SO3 par nātrijas 2SO4. Nekur taču citur nav nātrija. Līdz ar to tu uzreiz vari likt. Būtu sliktāk, ja tev šeit būtu, pieņemsim, kālijs, un šeit arī būtu kālijs. Un tad šeit vajadzētu skaitīt visu kopā. Jā. Šeit mēs skaidri redzam, ka viss ir ok. Tā, jautājumi. Žēl. Nu labi, laikam tad jāuzstājas tā, lai būtu jautājumi. Nu šitais prasa gan laiku, gan iedziļināšanos, pareizi. Paldies Dievam, ka jums nav jāmāk pateikt produktus, kuri veidosies dotajā reakcijā. Vēl jau nav. Nu, principā, vienīgais, kas jums būtu vēlams zināt, tas ir par tām koncentrētajām skābēm. Kad mēs runājām, kad mēs ieguvām, kad metāli reaģē ar koncentrētām skābēm. To vajag zināt. Šito vēl neprasa, bet mēs parādīsim, tā kā mums ir ķīmija 2, mums jāapskata arī metode, kur to neprasa, jo jums ir jūsu foršās mapītes, kur ir daudz kā patīkama un vajadzīga. Ok. Jā, cerams, ka viss. Jā. Nu, kā jums patīk? Kā piemēriņš? Patīk, nepatīk? Vienkārši? Varbūt. Ok, labi. Es šito dalīt. Labi, skatāmies. Tātad mums ir chromiņš plus 6. Tā kā chroms nav gāze, viņu var nerakstīt divatā, ja? Ok, chroms plus 6 plus 3 elektroni. Veidojas chroms plus 3. Tālāk mums ir sērs mīnus 2 plus 6 elektroni. Tātad veidosies sērs plus 6. Tā, plus 8 elektroniem. Vai, ne, mīnus 8 elektroni. Ot, tā ir pareizi. 3, 8. Nu šeit 24 un kā liekas bez izņēmumiem, pareizi. Tātad šeit liekam 8, šeit liekam 3. Ok, šitie brīnumi 3. Tālāk likt mēs nevaram, tāpēc, ka šeit ir vēl kālijs. Ok, chroms ir 8 kopumā, šeit tad jāliek 4, tāpēc, ka chromi ir 2. Pareizi. Ok. Šitā iekrāsosim. Tātad chromi jābūt atkal 4, jo atkal šeit sareizinot kopā ir 2. Tālāk paņemam šito 3, tas trīnieks attiecās tikai uz šo. Tālāk skaitam, cik šeit ir kālija. 8 plus vēl 6, kopumā 14.
14, tad šajā pusē jābūt arī 14, 7 reiz 2. Tātad 7. Tālāk skaitam SO4. Nu, sēras. 7 reiz sēras 7, 4, 3, 12, 12 plus 7, 19, pareizi. Šajā pusē ir 19 sēra. 4, 3, 12 sēri plus vēl 7, 19. 19 mīnus 3 ir cik? 16, tātad 16 H2SO4. Un ja šeit ir 16 H2SO4, uzminiet, nu, ka šeit 16. Jā. Вы можете написать вот эти Oxygen Spark, там, где Chrome 2 это 4 трижды. Tā mierīgi. Nu, skaties, šitam SO4 visam kopumā ir -2. Pareizi. 2 nāk šeit pa diagonāli, šitais trīnieks nāk pa diagonāli uz augšu. Ja tu šķīdības tabulā vienmēr var paskatīties, ka kopumā visam SO4 ir -2. Tas arī ir viena no tādām feature, nu, kas atnāk ar praksi. Ok, jautājumi? Nav. Nu ko? Kosmiskās tehnoloģijas saprotamas? Tik tālu šo metodu jūs saprotat? Ok. Ok, tālāk ķīmija 2 jonu elektronu bilances metoda. Jonu elektronu bilances metoda. Ok. Kas šeit ir? Tātad. Es tos datu bukletus katru nedēļu lejuplādēju, tāpēc, ka nedod Dievs kaut kas mainīsies. Ok, jā, skaņa ir. O! Как скажешь. Ok. Nē, ne šitais. O, jā, superīgi. Rekord. Elektronu standarta potenciāli. Tātad, standarta potenciālu vārds izmetam izkastē. Šobrīd tas pilnīgi mums neinteresē. Mums interesē tikai tas, ka šeit ir doti elektronu reducēšanās standarta potenciāli. Ja? Ļoti svarīgs vārds ir palaists, bet tāpēc, lai šis nosaukums atbilstu tabulas platumam, tad, kā jūs redzat, kālijs plus 1, nātrijs plus 1, kalcijs plus 2 un tā tālāk, šeit ir tikai reducēšanās. Lai noteiktu oksidēšanās, vienkārši jāņem un jāraksta otrādāk. Ok, super. Tātad, rekord, mēs šeit redzam šitos te 3, šitos. Atšķēķi. Ok, great. Tātad, rekur mēs šitos te redzam.
Tā, šita ir reducēšanās. Labi. Tātad, ko mēs darām? Es vienkārši paskatījos šajā tabulā, lai uzrakstītu reakciju, kurus datus mēs varam vispār atrast. Ok, labi. Tātad mums ir natrijs NO2 plus kālijs mangāns O4 plus kālijs, plus H2SO4. Ok. Rekord. Jauna bilants. Es ļoti ceru, ka jums iedos otru daļu, bet ja pat nē, davai skatāmies. Jāatcerās, ka ir vielas, kurām ir noteikts lomas. Ja? Un pieņemsim, kālijs mangāns O4 būs tikai oksidētais. Vienmēr viņam nav neviena reducējošā īpašība, jo vienkārši mangānam nav uz kuru pusi atdot elektronus. Ok. Ja mēs saprotam, ok. Kālijs mangāns O4. Tipiskais oksidētais. Jā. Tātad natrijs NO2 kā jums liekas, kas būs natrijs NO2? Ja viens ir tipiskais oksidētājs, ja viņam nav izvēles, ja, šajā konkrētajā brīdī tas būs reducētais. Jā. Nē. Jā, tikai šeit. Ja skaties, ja mēs paskatīsimies un noteiksim oksidēšanas pakāpi, tad šeit slāpeklim ir +3. Toties viņam ir, kur iet uz augšu, gan uz leju. Līdz ar to viņš var būt gan oksidētājs, gan reducētājs. Un no tā, kādu lomu tas spēlēs, atkarīgs tikai, ar ko tas būs pārī. Ja pārī būs stiprs oksidētājs, tad būs reducētājs. Ja pārī būs stiprs reducētājs, tad natrijs NO3 var būt oksidētājs. Good? Šeit reducētājs. Ok. Tad. Varam vaļā tabulu. Skatāmies. NO2 mīnus ir. Labi. Vispirms skatāmies uz permanganātu. Kāpēc? Jo to mēs ņemsim tiešā virzienā. Tas ir oksidētais, līdz ar to reducēšanās process. Pareizi? Ok, vienkārši kopējam to reakciju. Paņemam un nokopējam tikai pareizajā dokumentā. Rekord. Bzdiņ. Paist. Kāpēc tik moziņš, Oi, bija vienā filmā. Kāpēc jūs esat tik maziņš? Bērnībā daudz slimoju. Šitam kaut kas līdzīgs. Ok, ir. Ok, tātad viena pusreakcija uzreiz ir. Kādi ir bonusi jonu elektronu bilances metodei? Ja tu saproti, ko tu dari, tu vari nenoteikt nevienu oksidēšanas pakāpi. Ok, tālāk, ja mēs redzam, ka šeit ir reducēšanās reakcija, tad pretējais mums jābūt. Jā. Līdz ar to ņemam, skatāmies, meklējam slāpekli. Kā jūs darat tāds? Es gribu atrast savu pusreakciju. Blā, 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 alfabēta secībā meklē slāpekli. Slāpeklis. Šitā vai šitā? Šitā. Šito ņemam. Ok. Tātad paņemam. Vai atceramies, kādā secībā viņi jāraksta?
Nu, prikals ir tāds. Eksāmenā tev nevar iedot reakciju, kurā nav šajā tabulā. Tas ir loģiski. Līdz ar to viņi visi ir sakārtoti elementu secībā. Toties slāpeklis tev būs tikai vienā noteiktajā vietā. Tas nebūs izmētāts pa visu tabulu. Nu, tad tu tā uzmanīgi paskatāties. Šeit ir NO, mums nav NO. Jā, nu tad mums nav izvēles. Ok, tad šito mēs kopējam, bet kā mēs to kopējam? Mums vajag gan oksidēšanās, gan reducēšanās, ne? Bet mēs viņu kopējam otrādāk. Kāpēc? Jā. Un tas ir reducētājs, kurš oksidējās. Tā. Loģika pareizi? Smart. Ok, tūlīt mēs visu šito uztaisīsim smuki. Good. Nu, viss. Ir. Toties otro reakciju mēs ņemam, kāpēc pretējā virzienā? Jo šeit ir reducēšanās potenciāli. Jā, bet mums NO2 oksidējās. Ja mēs uzrakstam reakciju, ja vienā virzienā ir reducēšanās, tad pretējā virzienā ir oksidēšanās. Loģiski? Great. Labi. Tālāk. Mūsu mīļākā metode, kā noteikt koeficientus. Tātad patērēts 5, patērēts cik? 2, mazākais kopīgais 10. Tātad koeficients šiten 2, šiten 5, pareizi. Loģiski. Ok. Tad bliežam tālāk. Ieslēdzam smadzenes un domājam, re, kur ir mangāns, par ko tas pārvērtīsies? Ja šeit bija mangāns O4, šeit ir mangāns O4, nedod Dievs. Par mangānu plus 2. Ko nozīmē mangāns plus 2? Šķīstošs mangāna sāls ar kādu skābes atlikumu? SO4, nu tāpēc, ka jūs pievienojāt šo skābi klāt, nu. SO4. Tālāk, kālijs būs ar kādu? Ar SO4. Ok. Kas notiks ar nātrijas NO2? Pārvērt. Aleluja. Nātrijas NO3. Kāpēc nātrijas NO3? Tāpēc, ka NO3 ir stipra skābe, pareizi. Un sērskābe nevarēs nozagt tai nātriju. Tā arī ir stipra skābe. Līdz ar to veidojas nātrijas NO3, un visticamāk, ka tur vēl blakus veidosies H2O, pareizi? Nē. Ūdens var tikt patērēts. Not... Ak, Dievs. Es pat nezinu, kādas analoģijas te izteikti, lai pēc tam ierakstā nebūtu kaut kas krimināls. Ak, Dievs. Labi, tūlīt skaņu izslēgšu. Jā, uztaisījām šī.
Ai, bliežam tālāk. Liekam šeit divnieku. Un liekam šeit arī divnieku. 5, 5. Un tālāk skaitam. Toties, kā to dara universitātē? Universitāte piedāvā reizināt katru no šīm te formulām, sarakstīt visu ķeburu kopā, tipa 2 reakcijas sarakstīt kopā, pēc tam izsvītrot vienādus, un tāds, man dzīves nepietiks tajā reakcijai. Līdz ar to mēs pārāk ilgi bijām kāluši no galvas jonu šito elektronu bilanci, lai viņu aizmirst. Līdz ar to, ja mēs sapratām, kādas reakcijas jāizraksta, sapratām, kādā daudzumā, mēs uzreiz varam to sarakstīt šitien. Ja? Pirstei? Ne? Ja? Ok, great. Es saprotu, ka šitais ir tāds super traģisks. Nē, tev vienkārši ir jāsaprot to. Nu jā. Ok. Nu labi. Ok, labi. Bliežam. 2 kālī, 2 kālī, 2 mangāni, 2 mangāni. Palielam 3 sērskāpes un viss. Оксидетайс и редуцетайс. Редуцетайс это у которого плюс, а оксидетайс у которого минус. Простыми словами. Может быть, и тем, и тем. Nē. Tu oksidēšanas pakāpes atceries? Ja viņam ir maksimālā oksidēšanas pakāpe, vai viņš var būt reducētais? Nē. Ja viņam ir minimālā mīnus oksidēšanas pakāpe, vai tas var būt oksidētais? Nē. Tas ir atkarīgs. Tu skaties uz oksidēšanas pakāpi. Ja tā ir augstākā, tad visticamāk tev ir stiprs oksidētais. Ja tev ir zemākā, tad tas ir reducētais. Tikai un vienīgi. Ja tev ir kaut kas pa vidu, atkarībā no pāra, tas var būt gan. Nu, ķipa. Nevar izvēlēties. Ok. Great. Cerams, ka pareizi. Droši. Jūs varat atkārtot, kāpēc mums, вот это, MN un kāliem pievienojam SO4. Skaties. Maza fīčiņa. Neviens tev negarantē, ka tev reakcijas rakstīs tādā secībā, ja? Bet principā kādreiz agrāk bija tik vienots, ka pirmās 2 vielas dara oksīdu reakciju, un pēdējā ir vide. Ja? Toties skāba, bāziska viela, kuru pieliek pārākumā un kura visus tos jonus pagrābs. Toties, ja tev šeit ir pieliec SO4, tad visticamāk viss, kuram vajag kaut kādu anionu, būs ar SO4. Kālijam nav pāris SO4. Mangānam nav pāris SO4. Nātriem pāris ir un paliek. Tāda loģika. Jā. Deep analysis. Nu, kad nav teikts priekšā, kas veidosies, jā, ir smagi. Bet viņi cerat, ka mums ēdos? Cerams. Cerība jā, vienmēr. Nu, principā es tev varu pateikt tā, ka ja jums prasīs elektronu bilanci, tad novienādos. Ja prasīs jonu elektronu bilanci, tad var nedot.
Nu, tāpēc, ka tev ir špiķeris tabulā, ar kuru tu vari pateikt, kas veidosies. Nē, tev iedos 3 vielas. Reakcijas būtu, viņi pateiks, novienādojiet pēc jonu elektronu bilances. Es nezinu, kas jau elektronu bilants, nezinu, kas tā tabula. Jā, pagājušajā gadā tas nebija obligāts zināt jonu elektronu bilanci. Nu jā, 2. gads jūs esat gatavi. Grāmata beidzot nav izdota. Jā, jā. Luka ir vienmēr gatavs vienkārši. Jā. Viņš ir kā kosmonauts, vienmēr gatavs. Jā. Šitais direktors vietnieks izdomāja, ka Luka 12 gadus nomācījās skolā, 12. gadu mācās, un līdz ar to viņš noteikti uzvarēs rajona ķīmijas olimpiādi. Jā, nereizi nereiķinot uzdevumus. Nē, tas ir uzreiz rajonu. Janvārī tas ir uzreiz rajonu. Vienkārši jūs nevarējāt atteikt. Tāpēc jūs pierakstījāt. Он написал в Олимпиаде по истории, его пропустили на следующий. Просто никто не перестал. Vienkārši tur par nepareizām atbildēm noņēma punktus. Dāvids vienkārši nodeva tīru lapu, vispārēji kaut ko sarakstīja garām. Ja? Tāpēc viņš uzvarēja. Ai, rajona olimpiādē. Ok, labi. Tātad bliežam tālāk. Kas mums ir? Domājam. Nu, davai atkal ieskatīsim. Es atkal iedvesmošos no šīs tabuliņas. Nu ok, izdomāju. Viss. Oi. Tas ir kontrola darbs angļu valodā. Kas tev bija pirmais pusgads? Nekas, jā. Jā. Ja tu domā, ka tas ir viss, nē, tas šajā tematā tā ir tikai svarīgākā, bet pusīt. Varbūt olimpiādē noderēs. Zārkais redzēja to olimpiādē, ja? Nu, tā ir. Kad es piedalījos olimpiādēs, tas bija no 8. klases skolotāja mūs gatavoja. Jā. 9. klasē uzvarēt olimpiādi bija vienkārši nieks, bet dēļ tā, ka mums ar manu klases biedru bija atšķirība 0,5 punkti. Mūs nepaņēma uz valsti. Domāju, ka mēs norakstījām. Oi.
Tikai lienu sagatavot. Snart. Oi. Nu jā, nu tad neviens tev nedos kāliju jodīdu, jo tāpēc, ka kāliju jodīds disocē joņos, un tie joņi dzīvo atsevišķi, jods atsevišķi un kālijs atsevišķi. Laikam kālijam jau ir +1, un laikam tas nevar ar oksidētāju reducēties, pareizi? Kālija permanganāts tikai ir oksidētājs, un kālijs no +1 nevar palikt par 0. Aleluja! Tikai jods. Nu, paņem 2. Nu, kas tev aizliedz? Nu, smysli, norakstī to vienādojumu tā, kā viņš ir. Jā! Progresē uz mūsu acīm, jā, progresē. Attīstība. Ebreju skolā mācās, jā? Jā, jūs mācījāties šodien? Nē, я пробовал. Окей. Сейчас никто не пришел. Никто не пришел. Visi mācās, bet neviens neatnāca. Attālinātās mācības, jā? Tomēr Covid atkal atgriezies. Вообще не можно приехать в школу, чтобы 2 часа печенье. Поэтому мы тут дистанционно чай пьем. Skolotājs. Šis ir tipisks oksidētais reakcijās, viņš reducē. Viņi reducējās, Jā, reducēšanās process. Viņš Ir oksidētājs, bet process, kas viņam notiek, ir reducēšanās. reakcijas laikā viņš reducējas. Jā, Okay. Un šitais ir reducētais, viņš oksidējas reakcijas. jā. Āmen. Tieši tā un nekā savādāk. Юрий, то есть у нас атом у МН нет пар, поэтому у него будет СО4. У К больше, Ok, jā. а у Юра есть пара. Jods pēc tam veidos jods 2. Так. Viņam pāri nevajag. То есть просто плюс Ё2. Aha, aha. А вот как это сейчас понял? Čuika. Серьезно, что он как? Tev nav citas reakcijas ar jodu. Jā, aleluja. Tātad. Возьми с полки порошок, тот, который посередине. Сейчас мы вылечим, не волнуйся. Tātad šitais +5 elektroni plus H2O, ne, plus 8H+. Es vienkārši no galvas drukāju, līdz ar to varu kļūdīties. Veidojas mangāns +2 plus 4H2O. Jā, to es atceros. Man priekšā tā nav. Es te no galvas mokos.
2 jods mīnus. Mīnus 2 elektroni. Va- Размяна йод 2 и получается... Ok, nu neraudi. Все. Nu, vot, plus 2. Все, neraudi. Jā, pieaugušiem cilvēkiem ir tā, ka nedrīkst, nav maģiskās superspējas, kas spēj atraut elektronus. Ja? Nu, toties, mēs nevaram rakstīt mīnus elektronu. Elektroni paši par sevi plūst un pāriet. Viņi ir kā kaķi. Ja? Grib darīt, negrib nedarīt. Tur nav ķipa, knaibļu, ar kurām tu vari noraut 2 elektronus un nolikt maliņā. Jā, līdz ar to elektronus negribētos atņemt. Jā, līdz ar to plus 2 elektronu otrā pusē vai mīnus 2 elektronu šajā pusē. Nu, tas ir vienkārši matemātiskā cipara pārnešana pāri vienādojuma zīmei. Ok, great. Kā mēs varam pateikt, ka mēs neesam čebureki? Čebureki mēs neesam tāpēc, ka šeit ir reakcijas zīme, pareizi. Un pirmā reakcijā elektroni ir pa kreisi, jā, un otrā ir pa labi. Jā, toties viņi kaut kādā brīdī saīsināsies, līdz ar to nice. Jā, līdz ar to jodu jāreizina ar 5, mangānu ar 2. Kā pareizi pateica, neatceros vārdu. Viss skleroze atnāca. Tāņa, beidzot. Jā. Jā, biģelis. Uz augšu. Jā, jodam noteikti uz augšu. Uz leju. Jods nav gāze, jods ir ciets. Viņš dzīvo divatā, bet ir ciets un dzīvo... Ai. Nu tāda dzīve, nu ko darīt, nu? Bet ja viņš šis un tā, viņš izgarot. Nē, viņš izskatīs nogulsnēs, jā. Ja joda ir pietiekami daudz, tas ūdenī slikt šķīst un veido nogulsnes reāli. Jā, viss smirdēs pēc joda, neliels daudzums izdalīsies joda tvaikos. Jā, bet vispārējais, kas nepaspējas izgarot, veidos nogulsnes. 5, 2, 6. Jods ir stiprs kābi. Jods ir vienkārši viela šeit. Viņš ir vienkārši viela. Viņam neviena nevajag. Kas ir vienkārši viela? No relationship here. No. I'm free. Family free. Boyfriend free and everything free. Да. Это не будет 8, а аж 24. Būs. Kā tu uzminēji? Я додумалась. Спасибо. 8. Jā, cerams, 8 H2O. Вот соединение SO4, это как-то влияет? Кто оксид это... Nē. То есть, Šeit var būt jebkura skābe. Jā. Sērskābe, slāpekļa skābe, ētiķa skābe, bet visbiežāk taisa sērskābes vidū, tāpēc, ka sērskābe neko nereaģē. Viņa atšķaidītos šķīdumos nepiedalās redoks reakcijās. до сих пор не понимаю, как, ну, окей, вот со вторым, вот это, ну, понятно, а калий йод, почему там йод без вообще ничего? Nu, tāpēc, ka jods ir vienkārši viela, nu. Viņš ir lonely, vientuļš. У тебя калий там уже забрали, а йод 1 остается. У него нет другого там больше. Он 1. Жизнь. Жизнь. 4 забрал второго, ну, калий. Да, если 4 забираем, А там есть, да? калий и МН. Йод 1 остается, потому что все остальное уже забрали. А, поэтому там 2 калия. И да. Ага. Great. А в прошлом? А, поэтому в прошлом у натрия, но не было 4. Или там по-другому. Олимпиаде готов. Я считаю.
Pirmais uzdevums būs nokārtots olimpiādē, jā. Вот так вот я даже про себя такой уверенность говорить не могу. Bez trešās vietas Luka var uz ebreju skolu nenākt atpakaļ. Зато сегодня лично я им прислал на Кристина. Позвонили с утра, чтобы рассказать, как записаться, потому что нам Мне тоже с вами рассказывали личность. Такой не Мне позвонили, когда я проснулась. Я уже сама перезвонила, где-то назвать, я спала. А мне позвонили в 9 утра. Good morning. You have to register to the chemistry Olympiad right now. Okay, great. Great. Nu ko, vēl vienu? Nu vajag. Nu jo, nu kā tad? Jā. Nu, jūs gribat arī, lai būtu kaut kas interesantāks, pareizi. Nē, vajag. Jo IB sistēmā viņam visas redoks reakcijas notiek tikai skābā vidē, bet Latvijas programmā nav tāda limita. Nu, IB ir vieglāk šajā ziņā. Jā. Jā, ok. Kālijs mangāns O4 plus mangāns SO4 plus H2O ну ладно. Мне уже не нравится, логика скаля не работает. Там 2, тут 1. Вообще, она в начале. В конце. Она перед стрелкой, а не после. Начало здесь, конец тут. Да. Можете еще раз объяснить, как мы понимаем, ну вот здесь в таблице два Уравнение. с Ой, нет. Nu, skaties, tev ir MNO4, pareizi. Да. Šeit ir kas? Skābe? Ūdens. Tātad tu meklē ar ūdeni. Tu vienkārši ņem un skaties. MNO4, H2O. Šeit ir H+, šeit ir H+. Vienīgā izvēle, kas tev paliek, ir šī. Tadā! Izvēle bez izvēles. Pom, 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 pom. То есть МНО, вот этот второй, рыбцы. Да, я считаю, что вода тут лишняя. Куда идет? Она, ну, где-то должна быть. По определению. Здесь нам надо брать в таблице вот эту фигню с водой. Не знаю, почему пусть там вода. Aber du trinkst ja nur von mir. Šito un šito. Var ņemt vienu un to? Nu, tāpēc, ka šeit ir MNO4 un ūdens. A šeit ir MNO4 un H+. H+ ir kas? Skābe. Jā, taču nav ūdens. Ja iedzerts, var nomirt. A šeit dzert, nu, tikai saindēšanās ar permanganātu joniem būs. Tikai. Labi, tātad.
Ну, посмотрим. Я не знаю, как там это подсматривание. Там было это какая-то психологический синдром подсматривания. Я забыл название просто. Ща. Почему у вас нормально? Потому что я еще не уравнивал. Сейчас я даже найду. Без SO4. Да. Plus 4K. SO4 nevar nekāda izmainīties. Voyeurism. Желание подсматривать. Voyeurisms. Я неизрunāšu. Oha mīnus, oha mīnus. Nu var. Знаешь, это дыхание маткой, там, я не знаю. Ok, prikals ir tāds. Šitais ir oksidētais. Tas atrodas kur? Ūdenī. Amen. Tātad vienīgā reakcija, kas mangāns, ūdens un tālāk elektroni. Tālāk SO4 nekad nemainās. SO3 mainās, SO4 nemainās. Tātad mainīsies mangāns. Mangāns plus 2. Kas ar to notiek? Это наоборот. Уже надо. Aha. Tieši tā. Вопрос, а если не меняется, что тут в таблице реакции? Ja tev ir SO4 sāls, tad visticamāk tas nemainīsies. Nu tā, čučīt. Ой, что тоже надо. Так, такого не было. Ok. Tālāk mums veidojas MnO2. Jā, šitais MnO2 nešķīst ūdenī. Veidojas. Jā, no galvas. A kas tur rakstīts? No, it's the mn плюс 2e минус равно... Он вам первый. Сказали списывать таблички. Что? А, потому что вода его тоже в водной среде должна брать? Вот здесь вода. Reakcijā jums ir ūdens. А когда первый вот это mn, это просто вещество само одно, без... Па. Дышим, глубоко дышим. Да. Блядь. Окей. Ot tagad jāpadomā. Skatāmies. Tātad. Šitam jābūt 3, pareizi. Tātad šitam jābūt 2. Ups. Labi, tūlīt ātri.
Šitam vārdam kādreiz uzkrīt prātā, ka viņam nestrādā Udo, jā, un tu tāds. Man ir 3 un 2, jā. Tāpēc, ka šeit ir 3, tāpēc x3 būs apakšā, un šeit būs x2. Tik tālu ir, ok? Подожди, что это? Koeficienti. Окей. Elpojam. Ok. Kā tad šeit strādā? Mēs redzam, ka mums ir tikai 2 kālie, loģiski, un 3 SO4. Ko tas nozīmē? Ka viens ar kāliju dzīvos kopā ar SO4, un vēl ir brīvi SO4. Loģiski. Ar viņiem kaut kas tad jāliek. Vēl šeit bija kādreiz H. Var veidot H2SO4. Ok, tad liekam, cik mums? 5 mangānu šeit, 5 mangānu šeit. Šitien SO4 jābūt 2. Un tad ūdens molekulas jābūt 2. Loģiski. Nu, jā. Nu, idejiski vienkārši. Kā to mācīs skolā, varam paņemt un salīdzināsim. Tas ir mans variants. Ķipā ātrākais. Ko piedāvā skolā? Raksta 2MnO4 mīnus. Karoči, visu pirmo rindiņu reizin ar 2, ja? Tātad, tagad mēs norakstam visu šito. Ja? Reizinot ar 2. Plus 4H2O. H2O plus 6 elektroni. Tālāk norakstam šito reizinot ar 3. Jo tie ir pēc koeficientiem. Jā. Mēs viņus kurno sākam, mēs viņus arī aprēķinām. Jā, jūs vispirms tos koeficientus aprēķināt, un pēc tam reizināt. Ja prikols ir tāds, ka es zinot savu uzmanību, visticamāk pielaidīšu 231 kļūdu, kamēr norakstīšu. Ja prikols ir tāds, jūs vispirms norakstat visas tās daļas, kas bija pirms reakcijas bultiņas, un pēc tam atsevišķi norakstat visu, kas bija pēc reakcijas bultiņas. Nu, es parādīšu, kā to māca skolā, un jūs paši izdomāsiet, vai jūs cīnīsieties ar manu metodu, vai jūs centīsieties izprast šito. Jā. Tu visu šo reakciju reizini ar šo koeficientu. Vai iekrāsosim šito zaļu? Tad jābūt 2 reizēm O2. Jā. Tālāk šitais viss ir zaļš. Tālāk ejam uz leju. Un šito mēs... Jū. Plus 3MnO2 plus 4 reiz 3, 20, jā, 12. Plus 6 elektroni. 6 elektroni. Ok. Ko tad mums piedāvā viss tas pasākums? Svītrojam ārā vienāds. Ctrl D. Ok, izsvītrojam šitos. Tālāk skaitam. Ūdens paliek. Nē. Jēzus. Tālāk sākās. Jā, šitā no H un H. Mēs varam izsēdēt 8. Jā. 2 ūdeņi.
4 ūdeņraži. 4, jā. Tātad noisinot šito. Tagad jūs sākat saprast, kāpēc man šis nepatīk. Viena kļūda, un tas kļūda. Nu, tu esi pakaļā. Jā. Kāda ideja? Šitie 8H izrēģēs ar šitiem 12H plus pareizi. Cik ūdens molekulas tur veidosies? 8. Cik paliks? 4H plus paliek pāri. Un tad no šejienes mēs ņemam nost vēl -8 ūdens molekulas. Pareizi. Nu, līdz pārlīdāšu noviņā. Jā, un paliek tikai 2. 2 H2O. Loģiski? Man jau neliekas. Ok. Nu, tāpēc, ka mēs saīsinām, bet ne visu. Šeit cik veidojas ūdens molekulas šajā pusē? 8. Tātad no otras puses tu vari saīsināt tikai cik molekulas? 8. Kopā tajā pusē mums 10. Tāpēc 2 paliek pāri. Jā. 10 ūdens molekulas bija šeit, paliek 2. Labi, ok. Ok, labi. Davai pārrakstīsim to vēlreiz. Toties. Ok. Plus 10 H2O plus 3 Mn2 plus 6 elektroni. Tālāk. Turp šurpu, cik tur 5, mangāns O2, bultiņu uz leju, plus 8 H2O, plus 4 H plus, pareizi. Мы сначала умножаем, потом суммируем воды. Jā. Nu, karoči, un tad loģika ir tāda, šito svītrojam laukā. Šito svītrojam laukā, tāpēc, ka viņi ir vienādi. Press F. Ok, tālāk. Tu redzi, ka šeit ir 10, šeit ir 8. Šitos tu svītro laukā, šitien tev paliek 2. Loģiski. Ok, tālāk tu visu šito brīnumu izraksti. 2. Tūlīt noņemšu. Nu, saproti, jā, šeit, 10,000 reizi ir jāparaksta vienu un to pašu. Un prikals, nav pārskatami uzreiz. Ķipa, ja aiziet uz strādaņos, tad jums mācīs tieši tāpat. Vispirms sareizināt, bet tev mūžā laika nepietiks, lai novienādotu kaut kādas 3 redoks reakcijas kontroldarbā. Jā. Līdz ar to, ok, tu paliec pie šitā. Tālāk tu pārnes to uz savu realitāti. 2 kālijas mangāns O4. Nu tev taču bija nevis joni, bet taču vielas, loģiski. Mēs to mēģinām arī pierādīt, nāk Dievs, Tu tikko pabeidzi. Tas ir ķipa viss. Kad tu dabūji šito, pēc tam tu no saīsinātā jonu vienādojuma mēģini iegūt pilno jonu vienādojumu. Jā. Kāliju un NSO4. Jā. Nu, toties, vai nu jūs liekat koeficientus un uzreiz mēģināt novienādot? Jā, vai nu jūs nodarbojaties ar šito? Kā jūs redzējāt, es 3 reizes pielaidu kļūdu,
Man 3 reizes jāpāraksta, nu nezinu. Visam. Jā. Ķipa. Es pietiekami ilgi biju trenējies uz redoks bilants vienādojumiem, lai summētu divas metodas kopā. Vai. Jūs man prasīsiet, kam to visu vajag, ja? Ja tā ir tikai daļa. Nekam. Jā. Tas ir vajadzīgs, lai nokārtotu eksāmenu. Ja tu neplāno, tad tev nekam nevajag, ja? Ok, labi. Перед тем, как разрезать, не знаю, там, живот, буду вычислять и делать. Nu, ķipa, Augstnecis un pamostināt. nu, davai šito paņemsim. Davai tad... Nu, es vienkārši negribu jums sajaukt šobrīd smadzenes, līdz ar to turpināsim, nu, vienkārši novienādošanu, ja es saprotu, ka jums tur vēl ir ko pārdomāt un patrenēt pareizi. Tātad kalīs. Oha. Roms. Nu labi, es nerakstīšu priekšā. Ups. Nu labi. Toties, šis uzdevums ir sarežģīts tikai tajā brīdī, kad jums nav dota otrā daļa, pareizi? Oi. Tas, ka vielas satura skābi, jāparāda, ka tas ir oksidētais. Mm? Ja vielas satura skābi, tad tas jau parāda, ka viņi ir oksidētais. Atkal nē, ne katra viela. Ne katra viela. Nē. Mēs jau sākam rastīt pārnes. O, Bože. Ты полагаешь, что НАТО тут опять один будет? Oi. Mums ir savu četri. Paga. Šitā. Trīnieciņš šeit. Ne četrnieciņš, trīnieciņš. Vienīciņš? Jo. Tas maina? Jā, tas maina spēli. Jo trīnieciņš mainās.
Dažreiz nāk. Ok, labi, tas būs kalijas OH, chroms OH3 reiz, plus nātrijas 2SO4. Jau vide ir ūdens. Man nesanāca. Tātad reakcijas chroms O4 2 mīnus plus H2O. Jā, H2O. Atkal es rakstu no galas jaunieši. Kā saka? Chroms OH3 reizes plus plus OH mīnus pareizi. Ok, tātad mums vajag nē. Tā, mums šeit 5? 5, ok. Un tur mums minus 3 vēl. 3. Nē, ne 3. 4. Minus 3 vēl. Kur mīnus? Plus 3. Jā, šeit plus 3 elektroni. Atkal. SO3, 2 mīnus plus H2O. Tātad, jā, turpu šurpu. SO4, 2 mīnus plus 4H plus 2H. Nu, tāpēc, ka šeit pazūd viens O un atbrīvojās 2H plus 2 elektroni. Jā. Tātad šeit liekam 2, šeit liekam 3. Nē, otrādāk 3, 2, 2. Nē, 3. Un tālāk sākam domāt. Jā, 4 kalijas OH. Un H2O skaitam tātad. 4 plus 6, 10. 10H, 5 šitā. Jā. Great. Nu, ot, jūs mākat novienādot dotās reakcijas. No šito, viņi saprot, ko jādara, mākslinieks. Jā. Nu, toties, tev zem rokas šai metodei ir tabula, un ja tev ir dot novienād, nu, ja tev pats, jā, ja tev dot otrā puse, tad tev vispār nav ne par ko jāuztraucās. Ok.